Biznesā man nav sapnis, man ir mērķis, un mērķis ir 10 gadu laikā izveidot vienu no vadošajiem tehnoloģiju un IT uzņēmumiem Baltijā. Radīt lietas tiešām, kam pienāks būt radītām. Es vēlos izveidot Eiropā plaši atpazīstamu BMX apģērbu līniju. Es vēlamies, lai ikvienam būtu Flash un Me apakšveļi, un lai mums būtu arī mūsu firmas filiāls, būtu arī ārpus Eiropas. Tas ir mūsu sapnis biznesā. Realizēt savus sapņus, nevis tik nolīgtēji, lai realizētu kādu citu sapņus. Latvijas Universitātes biznesa inkubators ir vieta, kur jauno uzņēmēju sapņi var pārtapt realitātē. Mūsu mērķis ir palīdzēt jauniešiem, kuriem ir radošas biznesa idejas, taču trūkst atbalsts iesākumam, pirmajiem soļiem biznesā. Esam spēruši jau pirmos soļus, savākuši komandu, izstrādājuši pirmo produktu prototīpus, kā arī palaiduši jau pirmo produktu tirgū. Meklējam kaut kādas alternatīvas, kā izgatavot vispār šo produktu. Un sāku es šobrīd juridisko pakalpojumu sniegšanu ar to, ko es protu, ar to, no kā es varu iegūt pirmos līdzekļus. Labdien! Ja arī jūs vēlaties iesaistīties Latvijas jauno uzņēmēju veidošanā, tad es Latvijas Universitātes vārdā un mūsu universitātes goda doktora, filantropa, mecenāta, Latvijas goda konsula Filadelfijā Džona Medvecka vārdā aicinu jūs piedalīties un investēt Latvijas Universitātes biznesa inkubatora biznesa ideju testēšanas fondā, lai saziedotie līdzekļi no šī fonda pieredzējuši uzņēmēju vadībā nonāktu pie tiem jaunajiem uzņēmējiem, kam ir spožas idejas, interesantas idejas, lai viņi varētu attīstīt savu biznesu un kļūt par Latvijas jaunajiem uzņēmējiem. Paldies jums! 3000 eiro palīdzētu spērt straujākus soļus uz priekšu mūsu ideja attīstībā, jo pašlaik mēs prototipu izstrādi finansējam no saviem līdzekļiem, kas nozīmē, ka mēs nevaram investoriem piedāvāt pietiekoši gatavus produktus. Noteikti tos ieguldītu rūpnieciskās ražošanas īstenošanai un jaunu produktu izstrādēt. Ieguldīt šo naudu, iegādājoties tehniku un attīstot mūsu uzņēmumu. Un mēs ticam, ka ieguldot Kristiānā, Alisē, Raimondā vai kādā citā no mūsu jaunajiem uzņēmējiem, mēs ieguldām Latvijas nākotnē, jo iespējams, tieši viņi ar savām kompānijām būs tie, kas cels Latvijas konkurētspēju un mūsu labklājības līmeni nākotnē.